Sveicināti! Šodien man atkal atbraukusi jauna orhideja. Skatāmies, kas tas ir. Tas mums ir Bulbophyllum longiflorum. Tas ir mans pirmais bulbophyllums. Bet lūdzu, mans pirmais bulbophyllums. Lūk, šāds viņš izskatās, kā jūs redziet, tas nabaga burbuļi, kā es viņus saucu, ir pavisam bēdīgā stāvoklī, un viņi ir abi divi vienlīdzīgi šausmīgi. Kā jūs redziet, jā, tur diezgan skats uz dzīvi bēdīgs, bet tāpēc, ka viņi bija tik šausmīgi lēti, es izdomāju, ka, labi, negribu es tik daudz naudas tērēt, es pamēģināšu viņu nopirkt, pamēģināšu viņu atdzīvināt, kaut kā varbūt man sanāks. Man ir bijusi viena orhideja, kas bija drausmīgā stāvoklī vispār bez nevienām saknēm. Es nopirku, un tās bija šausmas, bet viņas saņēmās. Viņai vienkārši vajadzēja mīlestību, viņai bija viena acs uz stūrīša, un man likās, līdz ar to tur kaut kas būs. Tā, šito es arī uzreiz ņemšu ārā no podiņa. Tāpēc, ka man nepatīk viss, kas tur ir iekšā. Es jau bildē redzēju, ka es viņu pirku, kad nē, es nekādā gadījumā negribu viņu šādi turēt. Ko es izdomāju darīt ar bulbophylumu? Es izdomāju, ka es viņu uzlikšu uz koka. Līdz ar to, ka man nebija tādas skaistas koka plāksnītes, es vienkārši atradu bluķi. Un uz šī bluķa es arī viņu likšu viņu sfagnum sūnās. Man ir vienkārši sfagnum sūnas, kuras es aptīšu kopā ap bluķi, un te es mēģināšu viņus turēt diezgan mitrs visu laiku, un cerībā, kad bulbophyllums saņemsies, izdzīs jaunu atvasi, jo bulbophyllumi veidojās no jaunām atvasēm, līdz ar to šīs jau vairs neziedēs, te vairs nav cerība, bet varētu nākt malā jauna un vēl jauna, viņiem patīk tādu mazliet garāku saknīti, un tad dot uz priekšu. Tā, pirmais, ko es izdarīšu, ir noteikti tikšu vaļā no tā, kas te ir tā, lai dabūtu bulbophylumu ārā, man tagad nāksies paspiest podiņu, un viss tas skaisti izbirs ārā. Jā, re, to var likt tagad nost, paskatīsimies, kas te notiek. Jā. Kā jūs redzēt, viņš ir tāds saistīts ar tādu tā kā pagarāku sakni. Un augs ir diezgan bēdīgā stāvoklī. Ļoti ceru, kad rekur ir mana cerība. Rekur. Milzīgā cerība, ka tur varbūt iznāks tas jaunā pseudobulba. Un viņi izaugs jauni, viņi izaugs spēcīgi, un līdz ar to tur kaut kas notiksies. Ja jūs veikalā skatāties un jūs redzat orhidejas drausmīgā stāvoklī, tad tā ir viena lieta, ja jūs viņu gribat, viņa ir lēta, tad jūs varat skatīties tieši, vai ir kaut kāda atvasa vai un sidījumiem būs pie maliņām, iekšā lapiņai, vai bulbophyllumam tieši būs apakšā. Tā, ar šito es gribu būt šausmīgi uzmanīgi, es viņu neskalošu, jo viņš ir tik sauss, viņš ir drausmīgā stāvoklī. Es viņu tomēr gribu nopūst ar ūdeņraģu pārskābi, jo es nezinu, vai tur ir kaut kāda baktērija, vīrus un tā tālāk. Man tiešām nevajag manā kolekcijā dabūt kaut kādu vīrusu. Līdz ar to es viņu nopūtīšu, ja tur ir kāda puve, kāda gliemeža ola. Atkal atgādinu, kad ūdeņraģu pārskābi neko sliktu nenodara pašam augam. Viņi tikai, redziet, tur kaut kas jau ir bijis. Redziet, man roka kļūst vienkārši balta. Tas nozīmē, ka kaut kāds vīruss ir. Tas nozīmē, ka šī orhideja ies karantīnā. Tas nozīmē, ka viņi nepievienosies manai kolekcijai uzreiz. Viņi ies atsevišķi. Tā, lai es varu pārliecināties, kad ar viņu viss ir kārtībā. Es viņu tiešām visu ir kārtīgi nopūtīšu. Un vismaz paturēšu apmēram minūtes 5-10 minimums.
Tāpēc, kad, pēc manas rokas es smidzināju, jūs redzēt, ka uz manas rokas tik daudz ir ūdeņraža pārskābe noreaģējusi. Uz veselīgu auga ūdeņraža pārskābe nereaģē. Tas nenotiek. Tas notiek tad, ja ir kāda puve, vai ir kāds vīruss, vai piemēram, arī lieliski ūdeņraža pārskābe iznīcina gliemežu oliņus un pašas gliemežus vienkārši nogalina. Līdz ar to šī orhideja tagad ir jāpastāv. Nu, tad tā izstāsta orhideja ir kārtīgi noburbuļojusi, un tā viņa burbuļo ļoti smagi. Tas nozīmē, ka, tiešām bija viss iespējamais. Tas, ko es tagad daru, es noplēšu no viņas visas vecās lapas. Man tas nepatīk. Man gribās, lai orhideja ir tīra, lai nesākās kaut kādas baktērijas, infekcijas, pūves. Jocīgi, šeit ir lietas, kuras es nevaru dabūt nost. Ne, tomēr kaut kas nonāca. Man ir ideja tāda, ka es patiesībā paņemšu salvetu un mēģināšu ar salvetu notīrīt visu to, kas man nepatīk. Daudz labāk. Es viņu vienkārši nopulēšu. Es izpulēšu ārā visu. Kas te ir bijis, jo, jūs redzat, kad viņa ir tik šausmīgi sačervelējusies, sarāvusies, nabadzīta un galīgi garām. Bet, kā es teicu, viņai ir, tad, kad es viņu bildē redzēju, tad es redzēju, ka viņai ir tas jaunais dzinums, un es ļoti ceru, ka tas jaunais dzinums būs ok, un ka vienkārši būs jāpieņem, ka tie vecie izskatīsies ne pēc kā. Un tas jaunais dzinums būs foršs un skaists un resns un bez nekādām problēmām. Viņš būs vienkārši satriecošs tā. Saknes atkal. Un, jā. Kā es teicu, pirms tam saknes vienkārši pavelciet. Ja nāk ādiņa nost un paliek tikai diedziņš, tā sakne ir beigta. Un viņa vienkārši radīs puvi. Vienkārši bezjēdzīga. Tā ir vienkārši, viņa vienkārši bojās substrātu, kurā jūs ieliksiet orhideju, un jūs redzēt, viss te ir miris. Saku, man vienīgā cerība ir šis mazais zaļais gabaliņš, kas tomēr, es ceru, ka orhidejai pietiks enerģijas viņu izaudzēt. Jo, liekas ārprāts, es te visu saknestēt aplēsīšu. Jā, tā arī būs, tāpēc, ka, nav nekādas jēgas turēt kaut kādas saknes un izlikties, ka tās saknes kaut ko darīs. Tās saknes neko nedarīs, viņas ir beigtas, viņas ir vienkārši, tā kā nokritusi lapa, cerēt, ka viņa atkal zaļa paliks. Tā nebūs. Viena sakne ir ok, man ir viena sakne. Tā, ņemam šķēres un griežam visu šito nost. Visus tos diedziņus. Šādi var pārbaudīt absolūti visas orhidejas, kuras līdz šim es esmu skatījusies. Ja nāk nost āda, tas nozīmē, ka tā sakne ir mirusi, un priekš kā viņu turēt, lai viņi vienkārši bojātu jums substrātu, lai viņa maisītos jaunajiem augumiem un tālāk priekš kā. Neku šitā sakne dzīve, tāpēc, kad nenāk āda nost, jūs redzat. Šitā sakne ir pusdzīva. Un tā varētu būt, kad sakne ir arī pusdzīva, nopūs ir tikai viena daļa. Vai nopūs, vai izžūs, vai vienalga kādā veidā viņa ir nomirusi. Un būs man skaista, bezsakņu orhideja. Bet man jau vienreiz pirms tam mūžā ir bijis, kad ir orhideja, kurai nav nevienas saknes, un likās tās ir beigas. Tas ir viss, tur nekā nebūs. Bet beigās sanāca tā, kad izauga 2 jauni bebuki, un orhideja pilnīgi saņēmās, un lieliski viss, kas ir jāzina, vai šī orhideja varēs pietiekam enerģijas iedot no vecajiem augumiem, lai šis mazais bēbis izaugtu.
lai viņai pietiktu enerģijas, jo ja viņš izaugs, tas nozīmē, ka viņš atkal būs jauns, liels, rasns, enerģētisks, un viņš varēs turpināt šo orhideju. Tā, orhideja izskatās diezgan tīra tagad, te nav nekādas lapas, te nav nekas, kas man nepatiktu. Nē, ir gan vēl kaut kādas lietas, saku, to visu ņemiet nost, jo tas var sākt pūt, tas vienkārši ūdeni var aizturēt, tur viss kaut kas var būt. Notīriet to visu nost, lai cik brutāli tas izskatās, un tagad paskatieties, man ir reāli orhideja ar 1,5 sakni. Šai vispār nav saknes, bet šī ir vecais augums. Un viss. Un tagad es viņu zem krāna vēl kārtīgi noskalošu. Tā, lai viss iznāk ārā, kas man nepatīk, jo es gribu, lai viņi ir pilnīgi perfekti. Tā. To saprotu, ka ūdens izšlikstīja vēl ārā visu kaut kādus netīrums, bet mēs visu to orhideju kārtīgi noslaudzīsim, pilnīgi perfekti. Par pašiem bulba filumiem, tā ir atsevišķa ģins orhideju. Viņi nav pārāk populāri, un pateikšu, kāpēc ziedi ir šausmīgi interesanti. Ziedi vienkārši, viņi neizskatās, nekā kā jebkuri citi ziedi, tas ir vienkārši kaut kas cits, bet cilvēkiem nepatīk viņus ņemt, jo, diemžēl, polinators šai sugai orhideju ir mušas. Līdz ar to jūs varat iedomāties, ar kādu smaržu šis augs mēģina mušu pievilināt. Ar visšausmīgāko. Un, lūk tā, bet ne visām viņām ir slikta smarža. Dažas var smaržot kā nopļauta zāle, tā kā rudenī savāktas lapas. Ir arī tādas, kas smaržo kā pūstoša gaļa, bet šī nav tā orhideja. Un viņa, arī ja viņa smaržot pēc pūstošas gaļas, viņa nesmaržos spēcīgi. Viņai būs tiešām jāpieiet klāt, jāiebāž deguns orhidejā, un tad jūs sajutīsiet, ka tiešām, nav ok smarža. Tā, es tagad izpūtīšu ārā no centriņiem šitiem te ūdeni, jo man tiešām bail, ka tur kaut kas paliks un sāks pūt vēl vairāk. Jo tā jau, tā orhideja, tiešām ūdeņraģu pārskābe, reaģēja visās vietās, līdz ar to, tur jau bija jau kaut kas izveidojies, sanācis, un man viņu vajag sausu tīru, bez nekādām problēmām. Tā, orhideja mums tagad ir tīra. Ko es darīšu? Tātad man ir mans bluķis. Jums vīri makšķernieki, makšķerauku. Es piesieru Bulba films patiesībā ir absolūta tāda, teikšu, istabas orhideja, jo mitrums viņam ir vajadzīgs, bet viņam nav tā, ka viņam ir šausmīgi vajadzīgs gaisā milzīgs mitrums, viņš pierīg pie 30% mitruma dzīvos. Viņam nav problēma, galvenais, lai viņam tā apakšiņa ir mitra un forša, vai ne? Citādāk viņam ir tāds, Tā teicu, ļoti uzmanīgi to jauno augumu pielikšu. Tā, aptīšu kaut kā riņķi interesanti. Mēģināšu vismaz. Jā, viņam patīk tā ložņāt. Viņš ir ļoti normāla temperatūra orhideja. Viņa nav augstā orhideja, viņa nav riktīgi karstā orhideja. Viņš tāds istabas temperatūras no 18 līdz 23 grādiem. Un viņam viss patīk. Un mitrums arī viņam nav vajadzīgs 80 kā Drakulām.
viņš patiesībā ir diezgan tāds, es varētu teikt, tāda standarta orhideja, ko patiesībā istabā varētu audzēt. Tā, tagad tas, ko es daru, es uzliku vēl pa virsmu mazliet sunas, lai zinu, ka sakne ir mitra. Un es viņu tagad pa vidu centrā, kur viņam bija tas saistījums, es viņu mēģināšu piesiet. Jo tas, ko es esmu sapratusi ar orhidejām, kas ir diezgan sliktā stāvoklī, viņām ir jābūt stabilām. Viņas nevar lēkāt, viņas nevar kaut kur grozīties. Nekritītos, nešūpotos un tā tālāk. Man personīgi liekas, ka bulbu films ir tāda nesaprasta orhideja. Jo, tik daudz skaistu dažādību viņai ir, bet, kaut kā cilvēkiem tomēr ir bail, viņa nav tik populāra, bet ziedi viņai ir tik interesanti, tik skaisti. Tas ir kaut kas, ja jums liekas, ka parastais orhidejas zieds ir kaut kas neredzēts, un tad bulbu filma raksta zieds ir kaut kas neredzēts, un tad bulbu filma zieds ir vispār kaut kas, neiedomājams. Tā. Iesaka internetā iet paskatīties bulbu filmu ziedus, un tiešām ir neaprakstāmi. Man būs vēlreiz jāķers, ja man te nav mazliet tāda nepārāk, un tiešām tā līnija, viņam jābūt taisniem. Tiem būtu tā kā līnoša orhideja. Un ko es taisos darīt? Es taisos nodrošināt viņam mitrumu katru dienu, tā, lai tomēr ir mitrums, un šādā veidā viņam būs pieeja gaisam svaigam. Es nevarēju tam brīdī atļauties vairāk, bet, tāpēc, kad es esmu pāris orhidejas izglābus, man tāda cerība, ka es apmēram zinu, ko es daru. Bet tajā redzēsim, vai es kaut ko no bulbu filmēm saprotu vai ne. Tas varētu izrādīties kā absolūta traģēdija, un varbūt tas viss aizies bojā, bet es ļoti ceru, ka ne. Tā, tagad tikai piesiešu kārtīgi, lai viss turās. Lūk, kaut kā tā. Sūnas man jau ir diezgan mitras, līdz ar to es tagad viņu likšu mierā. Vēl vienreiz tikai paskatīšos, lai lapas tiešām ir kārtīgi sausas. Uzpūtīšu, lai tur viss tās suna palieks noliek. Lūk, man ir tāds satriecošs pirmais bulba films. Un tad jau cerēsim, ka tur no viņa kaut kas sanāks. Ja jums video patika, vai arī nepatika, rakstiet komentāros, ko vajadzētu pamainīt, un rakstiet arī par kādām orhideju tēmām jūs gribētu uzzināt. Es noteikti uztaisīšu video. Ja patika, lieciet laiku un visu labu!